Sveiki, draugi! Sākumā vēlos pateikt milzīgi paldies par to, ka ir sākusies komunikācija, ir sākuši parādīties jautājumi. Nebaidamies, draugi, uzdodam, runājam. Tiešām tas būs ļoti efektīvi. Dvēseles gari, dvēseļu pasaule tēma šodienas. Sāksim laikam ar to, kā vispār viss radās. Varbūt kāds ir dzirdējis par sprādziena teoriju, kad viss radās. Tā arī notika. Dievs uzspridzināja sevi, un tā tad radās mazas daļiņas no viņa. Radās Saules sistēmas, galaktikas, planētas, dvēseles, gari. Tad tas viss tika saformulēts pa vietām, salikts pa plauktiņiem, kam, kur, kā ir jābūt. Gari tika atstāti dvēseļu pasaulē, kā augstāk stāvoši. Dvēseles tika laistas iemiesošanās procesā, lai iegūtu pieredzi un darītu, veidotu visumu radītāju atkal lielāku un spēcīgāku. Dievs palūdza kādam no savām labajām rokām, mūsu skatījumā tie ir citplanētieši, izveidot planētu Zeme, kas tika paredzēta izveidot kā paradīze pirmsākumos. Pēc tam tur notika visādas kibeles, pēc tam ietriecās meteorīts, kurš ienesa baktēriju, un tad šis tas sagāja greizi. Bet viņi pieņēma lēmumu paturēt pasauli, planētu Zeme. Tātad gari un dvēseles. Gari ir tie, kas dzīvo dvēseļu pasaulē, tātad augstāk stāvošas personas. Ne personas, bet personības, augstāk stāvošas enerģijas. Atšķirībā pret mums dvēselēm. Mēs dvēseles iemiesojamies uz planētas Zeme vai arī uz citām planētām, kuras eksistē, un iegūstam kaut kāda veida pieredzi. Runāsim tieši par mūsu Zemi. Mūsu mērķis ir kāds. Mēs iemiesojamies šeit, sākam mēs savu procesu, savu ceļu ar iemiesošanos kaut kādos ceļa putekļos, vispār putekļos, tad tur kaut kādās lapiņās, sāles stiebros, tad koki aiziet, tad ūdens varbūt dzīvnieki, tad lielāki dzīvnieki. Un tad jau pēdējie ir kaķītis un sunītis, un tad jau mēs iemiesojamies cilvēkā. Un katrā no mūsu iemiesošanās reizēm mēs iegūstam pieredzi. Tas pa lielam ir mūsu vienīgais mērķis, kādēļ mēs esam šeit, iegūt pieredzi. Un ar katru iegūto pieredzi, dienu, reizi, situāciju, mēs kļūstam arvien lielāki un spēcīgāki. Un tā mēs mācāmies, un tad gala rezultātā mēs, kad izējām visu iemiesošanās ciklu, mēs pārtopam paši par pavadoņiem, tie, kas mūs tagad pavada, mūsu sargiņgeļi, kas mums ir, tātad mēs pēc tam paši to pārtopam par pavadoņiem, par sargiņgeļiem, ar laiku arī par vecajiem, un gala rezultātā, kad mēs esam attīstījušies pietiekami lieli un spēcīgi un mīlestības pilni līdz Dieva enerģijai atkal, tad mēs atkal savienojamies ar Dievu. Un tad atkal notiek tas tālāk process, atkal mēs atvienojamies un ejam vēlreiz. Bet tas nav tik ātri, un tas tāds ilglaicīgs procesiņš. Ar mūsu planētu Zeme. Tika izveidota planēta. Sākumā planētā tika ielaisti kaut kādi dzīvnieki, kā mēs labi zinām, dinozauri un tādas lietas. Un tad pakāpeniski tas viss tika veidots uz priekšu, pēc tam ielaida planētā Zeme cilvēku. Bet tie bija tie sapieni, kuri nebija neattīstīti neko. Pēc tam mēs tikām pārvērsti jau par attīstītākiem. Tas, ka cilvēks rada kaut ko, tā ir tāda mazliet ilūzija, tāpēc, ka visi atklājumi, kas ir, mums visus atklājumus iedod no augšas. Tiek sūtīta milzīgas enerģijas tāds lauks uz Zemi, un kurš cilvēks spēja to enerģiju uzķert, tas arī uztver, un viņš arī atklāja. Tā bija tā uguns sākumā, piemēram, un vēl tur visādas lietas, elektrība un tā tālāk un tā joprojām. Pēc tam ir tās lietas uz Zemes, ko rada cilvēka ego. Cilvēka smadzenē. Tātad mūsos kā cilvēkā, mūsos ir divas daļas. Mūsos ir gan dvēsele, gan cilvēcīgā puse, gan cilvēcīgā smadzenē. Dvēselē ir vajadzīgs tikai viens mērķis – apgūt savu mācību un attīstīties un kļūt labākai. Cilvēkam ir tā negatīvā puse, kur viņš cenšas vāru sagrābt, naudu sagrābt un tādas lietas. Tad šodien bija jautājums par noteikumiem, par likumiem, kas ir izveidoti uz Zemes, vai ne? Vai viņiem ir gars? Nē, viņiem nav gars, tāpēc, ka tie ir cilvēka ego izveidoti likumi, lai kontrolētu cilvēci, lai paverdzinātu kaut kādā veidā, zombētu varbūt kontrolētu, bet tas viss ir tikai par cilvēku. Dvēselē tādas īpašības nepiemīt. Dvēseļu pasaulē nepiemīt tādas īpašības kā kontrole vai kaut kas. Tur ir pakāpes, tur ir attīstības pakāpes, tur ir gari, tātad pieņemsim vecie, par ko mēs šodien runājām.
kuri ir ļoti augstākā attīstības līmenī, bet viņi nekad savu ietekmi neizrādīs. Viņi nepazemos citus, viņi nesodīs. Dvēseļu pasaulē viss notiek uz appusējās mīlestības. Dvēsele pēc iemiesošanās reizes, ja viņa šeit ir savārījusi tādas pamatīgas ziepes, viņa vienmēr pati sevi soda. Mēs stājamies pēc fiziskā ķermeņa nāves vecajo priekšā. Viņi mūs nepārmet, viņi nesaka, tu tur to vai tu šito, tu tur to nepareizi izdarīji, tieši pretēji. Tev tiek uzdots jautājums, kāda bija tava šī iemiesošanās reize? Tad jau mēs kā dvēseles stāvam viņu priekšā un atbildam, tā vai tā, tur notikās viss. Jā, dvēseles, kuras ir vairākas iemiesošanās reizes uzvedušies ļoti slikti, viņas pašas izvēlās pašizolāciju uz kaut kādu laika periodu, kamēr viņas izšķiro sevi iekšā tos pozitīvo un negatīvo visu atmet nost, tas, kas ir uzkrājies pa tiem 70, 80, 90 gadiem. Pozitīvo viņa atstāja un ieliek savā krājkasītē. Tā krājkasīte jau ir, kā es šodien minēju, ir tādas akašī kronikas. Ir tāda kā cietais disks, tur glabājas viss pilnīgi, kas tiek rakstīts mūsu zemapziņā. Tieši uz turieni mēs arī griežamies, kad mēs griežamies regresijā, tieši mēs caur akaša kronikām arī paceļam visu informāciju, kas kur ir noticis un kāpēc un kādā veidā. Planēta Zeme, vēlreiz varbūt atkārtošos. Visi noteikumi, visi likumi, ceļu satiksmes likumi, krimināla kodeksi, ministru kabineta likumi, tas viss ir cilvēka izdomāts. Tas viss ir, lai pavērdzinātu citus, lai būtu vara, lai būtu statusi, lai viens būtu spēcīgāks par otru. Visiem gribās varu, visiem gribās spēku, kaut kādu naudu vēl tur, bet tas viss ir tikai par cilvēcisko pusi. Tas nav nekādā veidā saistīts ar dvēselēm. Viss, ko rada cilvēka ego vai smadzenē, tajā visā nav nec gara, nec dvēseles. Vēl bija jautājums šodien, vai gars var iemiesoties dzīvā cilvēkā. Nē, viņš jau ir izgājis to iemiesošanās procesu un periodu. Viņš ir tikai dvēseļu pasaulē. Mēs šobrīd iemiesojamies. Ar katru iemiesošanās reizi mēs ejam solīti uz priekšu. Līdz mēs pārtrauksim arī iemiesoties, un mēs paliksim dvēseļu pasaulē. Un tad mēs no dvēselēm pārtapsim par gariem. Piemēram, vienu spilgtu piemēru pateikšu, Jēzus. Kas bija Jēzus? Bībelē raksta, ka viņš bija Dieva dēls un viņš tur gāja mūs glābt un tādā veidā atdevas dzīvību par mums tātad, vai ne? Vienīgā taisnība, man liekas, tur ir tā, ka Jēzus bija ļoti attīstīta dvēsele, bet vēl dvēsele, kura tika pasaukta, palūgta atnākt iemiesoties zemē, lai ar savu augsto vibrāciju palīdzētu cilvēcei attīstīties, lai cilvēcei atvērtu acis, tāpēc, ka tajā laika periodā bija ļoti zemes vibrācijas planētai, cilvēce bija ļoti zemu nolaidusies. Tika lūgts tātad Jēzus dvēsele, iemiesoties cilvēkā. Tas arī tika izdarīts. Piedzima bērns ar vārdu Jēzus, viņš auga, viņš izauga līdz jaunekļa vecumam, tad viņš sāka mācīt. Viņam tas jau bija iekšā, viņš to visu zināja, viņš mācēja, viņš saprata, viņš vienkārši nesaprata to, ka pasaule ir tik nežēlīga. Un viņš gribēja izkliegt visiem, kas notiek patiesībā, ka Bībele tā visa ir falsifikācija. Mēs īstenībā esam katrs daļa no Dieva, ka mēs esam visi brīvi, mums ir brīvā griba, esam mīlestības enerģija. Un tiklīdz viņš sāka to visu izkliegt, cilvēki vai nu nobijās, vai nu daudziem nevajadzēja to visu informāciju, vai nu vienkārši tās bija vienkārši bailes. Fakts tāds, ka viņu nogalināja. Vienkārši nogalināja svētu cilvēku, kurš atnāca glābt mūsu planētu, darīt viņu labāku. Viņu vienkārši nogalināja. Tas ir reālais stāsts par Jēzu. Dolores Kenanai viņa ir aprakstījusi arī ļoti daudz, viņa to visu procesu ir izstudējusi. Tas ir viens no piemēriem, jā. Un pat Jēzum nebija gars. Viņam bija dvēsele, augsti attīstīta dvēsele. Pēc tam bija 3 saucieni augsti attīstītas dvēseles uz planētu Zeme, lai paaugstinātu mūsu planētas vibrācijas. Tas jau tur cits stāsts, tur nebija tādas spilgtas kā Jēzus dvēsele, bet, par to varbūt citreiz par 3 viļņiem. Viss, ko ir izveidojis cilvēks, kas ir mākslīgi izveidots, kas nav dabīgs, kas nenāk no dabas, tajā nav nec gara, nec dvēseles.
Jā, mēs tajās lietās uzkrājam kaut kādā automašīnā, vai telefonā, vai datorā. Mēs uzkrājam savu enerģiju. Mūsu enerģija paliek kā īpašnieka enerģija, paliek tajā lietā. Ja mēs atdosim savu lietu citam cilvēkam, tad viņš paņems tā kā mūsu enerģiju. Tas ir cits jautājums. Bet gars kā tāds, vai arī dvēsele kā tāda, nav tāda veida lietās. Tāpēc, ka viņas tika izveidotas negatīvam mērķim, vai arī ir uz planētas Zeme ļoti daudz lietas, kuras tika atsūtītas no augšas mums, lai mēs viņu izmantotu pozitīviem mērķiem, bet cilvēka smadzene nesaprot, kā pareizāk to izmantot, un viņa izmanto to negatīviem mērķiem. To dara cilvēka smadzene, cilvēka prāts, cilvēka ego. Dvēsele to visu nevar ietekmēt. Viņa cenšas mūs pabikstīt no iekšpuses, viņa cenšas mūs padīdīt, dara tā, dari tā, dari tā. Tas notiek tā bikstīšana tajos brīžos, kad jūs kaut ko redzat, vai lasat, vai jūtat. Pirmā doma, kas ienāk prātā, tā vienmēr ir no dvēseles. Pēc tam jau tālāk iet analīze, un tālāk jau visu kontrolē mūsu smadzenē. Pirmā doma vienmēr ir no dvēseles. Plus vēl ir pavadoņi, kas mums palīdz visādas signālus, zīmes mēģina sūtīt. Bet cilvēka ego ļoti bieži ir tik spēcīgs, ka viņš nespēja attiekties. Dvēsele bieži vien noslēdzas un vienkārši sēž jau līdz ķermenis, tātad fiziskais nomirs, un līdz viņa varēs atgriezties pie sevis mājās. Tādiem žēl tas viss notiek, jā. Planētē Zemē ir brīvā griba. Viņi nevar iejaukties, viņi neiejaucās mūsu lietās. Tieši tāpēc mēs arī ejam pašattīstības ceļu. Ir tikai viens iemesls, kāpēc viņi varētu iejaukties. Ja cilvēce novedīs planētu Zeme līdz brīdim, kad tā varētu eksplodēt, tas ir iespējams. Tad viņi iejauksies, tāpēc, ka planētas Zeme eksplozijas gadījumā tiek traumētas ļoti daudz Saules sistēmas, citas galaktikas un viss pārējais. Tāpēc viņi ir pateikuši, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs varētu iejaukties cilvēces gaitā. Līdz tam mums ir brīvā griba, mēs darām, veidojam, ceļam, daramies. Ceru, ka es atbildēju uz jautājumiem. Jautājumu, kā radās Dievs, varat pagaidām man neuzdot, tāpēc, ka pagaidām man nav atbildēs uz šo jautājumu. Neviens to nav īsti līdz galam izstudējis, izzinājis, bet es esmu procesā kaut kādā, es jums varēšu sniegt šo atbildi. Bet pagaidām ir tā, kā ir, jā. Tā kā šo jautājumu varat neuzdot, draugi. Ceru, ka izskaidroju pietiekami precīzi. Ja kas, lūdzu komentāros zem šitā video, sākam sarunu, uzdodot jautājumus, turpinam un uz priekšu. Tik. Paldies jums, draugi, ka esat gaismas pusē un sūtu jums nesautīgas mīlestības enerģiju. Atā visiem!